mazs vingrinājums tev. Var izmantot to kā vingrinājumu saviem kreisās rokas pirkstiem un labai rokai trāpīt pa stīgām, vai arī kā mazu pamatu jau savai kādai skaistai skaņu glezniņai. Izmantojam akordu rē, tātad kreisās rokas pirksti mums izkārtojas sākot no garākās stīgas uz katras otrās stīgas. Labo roku mēs spēlēsim pa brīvajām stīgām. Šeit ir divi varianti. Ja ir vēl tā piņķerīgi savaldīt labās rokas pirkstu, tu vari izmantot vienu pirkstu un atrast nepieciešamo secību. Ja jūties jau ar stīgām spēlējot mazliet ērtāk, es iesaku trenēt un izmantot 3 labās rokas pirkstus, vidējo pirkstu rādītāju un īkšķi. Un tie izkārtojas šādā veidā. Mums vajadzēs pirmo brīvo stīgu, to mēs spēlējam ar vidējo pirkstu, otro brīvo stīgu ar rādītāju, trešo brīvo stīgu ar īkšķīti. Un vari pamēģināt vairākas reizes šādi nospēlēt pēc kārtas. Tev sanāks 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sajūti, ka tev tie pirksti tur kustās. Tātad mums būs vajadzīga šāda secība. 1, 2, 3, 2. Un otrajā reizē būs 1, 2, 3, pauze. 2 četrnieki. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, pauze. Šis ir viens gabaliņš labai rokai, otrs gabaliņš ir 1, 2, 3, 2. Tātad sākums tāds pats kā iepriekš, un noslēgums būs 4, 3, 2. Tātad otrs gabaliņš mums ir 1, 2, 3, 2, 4, 3, 2, pauze. Nospēlē visu labo roku kopā. Tagad pieliekam klāt kreiso roku. Iesākumā mēs izmantosim kreisās rokas vidējo pirkstu. Sajūti, kā tu viņu vari ieskandināt. Ja ir sajūta, ka grūti veids ar to ieskandināšanu, paskaties, kur atrodas tavs kreisās rokas īkšķis. Un kā izkārtojas pirksti, vai nav pārāk plakana pozīcija pirkstiem. Stum bīdi, īkšķīti, līnijā ar tuvāk rādītāju pirkstam. Vajadzētu būt, ka tev roka uzreiz izkārtojas tādā apaļā pozīcijā, un pirksti uz stīgām, kreisās rokas pirksti, nokļūst mazliet no sāna, nevairs tā taisni precīzi no augšas, bet no sāniņa, un rekur mums kļūst arī vieglāk un iespējamāk paraut stīgu kreisai rokai. Tagad tā, mums bija skaits četrnieks, tad 1, 2, 3, 4. Kreiso roku mēs iespēlēsim pēc 2. un 3. sitiena. Tātad pēc 2 un 3 ieskaiti savās domās vai arī skaļu balsī vārdiņu un 1, 2 un 3 un 4. 1, 2 un 3. Tātad pirmajā reizītē bija 1, 2 un 3 un 4. Otrajā reizē tikai pēc 2. 1, 2 un 3. Otrs gabaliņš, pirmā daļa tieši tāpat pēc 2. un 3. 1, 2 un 3 un 4. Un tajā atšķirīgajā gabaliņā, kur gāja no 4. stīgas labā roka, mums būs jāievelk rādītājs un pēc tam vidējais. Un ritmiņš 1 un 2 un 3, 4. Tad ti, 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 tam. Jā, vari pamēģināt šo gājienu. Un savienojot kopā ar iepriekšējo četrnieku būs 1, 2 un 3 un 4. 1 un 2 un 3. Un saspēlēju visu kopā.
Šādi tu vari spēlēt uz re akorda, un tad, kad sanāk uz re akorda, droši var pamēģināt arī uz kāda cita.